Tā. Piekabe 21. gads. Viņa numurs 992-838. Iesim paskatīties, kas ar ritošo notiekās. Tā. Skatāmies. Pirmā asa. Tātad pirmā asa mums ir paceļamā. Amortizatori viss kārtībā. Viss kārtībā. Nekādas eļas pleķus neredzam. Bremžu diski kalotkas pilnīgi pietiekoši. Te vēl ir kalotkām vēl kādi 2 cm atlikumā. Bremžu diski piedils. Tātad tā ir labā puse. Spilvene absolūti ok. Kreisā puse pirmās. Kalotkas arī kādi 2 cm ar atlikumā. Bremžu diski tāpat, viss ideāli. Spilvene kārtībā. Otrās. Tā, otrās labā puse. Energoakumulators kārtībā. Skatāmies bremžu uzlikas. Kaut kāds centimetrs atlikumā. Pēc kaut kāda laika varētu būt jāmaina bremžu kluči. Atkarībā cik tā taisās ilgi braukt, bet centimetrs tas jau ir tuvu pie minimuma, jā, bet centimetrs vēl ir, kad pāris mēnešu var pabraukt mierīgi. Tā. Kreisā puse energoakumulators kārtībā, bremžu kluči arī kaut kāds centimetrs atlikumā pietiek. Spilveni ok, amortizatori viss ok, ejam pie trešās asas. Tā, trešā asa, labā puse energoakumulators kārtībā, kreisā puse energoakumulators kārtībā. Liekas, ka pat pilnīgi jauns ir uzlikt nesen. Tā, bremžu kluči. Jā, kāds centimetrs. Pēc idejas vajadzētu drīzumā mainīt bremžu klučus tā, lai ilgstoši var braukt. Jo jauni ir 3 cm aptuveni, te ir centimetrs. Drīzumā vajadzētu mainīt, bet tas ir vairāki mēneši vēl, skatoties, cik daudz brauc. Tā, spilvene, viss kārtībā. Ritošo šeit ir absolūti viss kārtībā. Nekādi defekti nav redzami. Mehāniski apakša. Pilnīgi viss kārtībā. Tālāk aizmugurē 2 rezerves riteņu grozi. No tādiem defektiem šitas bamperis jāsataisa, stūris. Un šitas. Jā, dubļsargu vajag uzlikt jaunu aizmugurē. Tātad aizmugurē kreisā puse jauns, dubļsargs jāuzliek. Aizmugurē labā puse arī ieplīsis dubļsargs, vajadzētu uzlikt jaunu. Tātad mehāniski viss bija kārtībā. Kreisā puse sāna acitējs ir sabuktēts. Pārējais ir viss kārtībā.